Kredīts tā nav tikai nauda. Kredīts ir instruments, kas palīdz uzņēmumiem augt, palīdz realizēt idejas, veikt investīcijas, radīt darba vietas. Iedzīvotājiem kredīts palīdz tikt pie savas mājvietas. Līdz ar to kreditēšana ir kritiski svarīga veselīgai tautsaimniecībai. Kas ir tie darbi, kas ir veicami, lai kreditēšanas pieaugums būtu noturīgs? Mājokļu kreditēšanā ir jāturpina darbs pie konkurences stiprināšanas, gan pie jaunu spēlētāju piesaistes, gan pie iespējām šiem esošiem spēlētājiem cīnīties par jau esošiem klientiem. Mēs redzam, ka uzņēmuma pusē kredīta pirmstermiņa atmaksas vai pārkreditēšanās gadījumos ir jāmaksā diezgan liels komisijas, kur noteikti ir vērts pārskatīt. Tāpatās noteikti ir jāveic darbi, kas stiprina savstarpēju uzticību starp aizdevējiem un aizņēmējiem. Ķīles prasības no aizdevēja puses mēdz būt krietni augstāks nekā tās ir citās Eirozonas valstīs, un kredīta procentu likmes arī būtiski augstāks. Tas ir maratons, nevis sprints. Aicinu arī politikas veidotājus un regulātorus neapstāties pie tikai vēl sasniegtā, bet arvien vairāk un vairāk attīstīt mūsu tirgu, lai tas kļūst daudz bagātīgāks, daudz daudzveidīgāks un sasniedz daudz vairāk cilvēku. Mājokļu kreditēšanas tirgus ir stabils, bet tas ir arī salīdzinoši vienkārši. Salīdzinot ar citām pasaules valstīm, mums nav ne banku kreditētāju, mums nav hipotekāro banku, un mums nav arī starpnieku un brokeru, kas palīdzētu cilvēkiem izdarīt labākas izvēles un kas palīdzētu arī jauniem tirgus dalībniekiem reāli ienākt tirgū. Tos es redzu kā galvenos tirgus attīstības virziens. Ja mēs runājam par to, kā būt labākā situācijā 2026. gadā, tad es virzītu mūsu domas uz tādu procesu vienkāršošanu. Gan tādā lielajā Eiropas nacionālā līmeņa regulējumā, gan arī tajā sadarbībā, kas notiek starp banku un aizņēmēju. Ka mēs ejam un skatāmies, ko mēs varam nedarīt, atvieglot ikdienu visām iesaistītajām pusēm. Var redzēt, ka eksistē ļoti liela vēlme gan banku, gan banku klientu uzņēmēju vidū pēc savstarpēja dialoga un sadarbības. Tas attiecās arī uz politikas veidotājiem, tādu kā Latvijas banka un tādu kā Finanšu ministrija. Mēs ceram, ka šajā savstarpējās sadarbības garā mums arī noritēs nākamais gads, un mēs esam diezgan skaidri iezīmējuši tos šķēršļus, kas gan traucē bankām vairāk aizdot, gan uzņēmējiem vairāk aizņemties, gan izdarīt to uz labākiem noteikumiem. Tā skaitā Latvijas īpaši nelabvēlīgā finanšu politika attiecībā uz nodokļu jautājumu banku sektorā. Un šis ir tikai viens no piemēriem, bet ir vēl daudz lietas, par kurām var strādāt un strādāt kopīgi.